wow, tas ir tā ir tā sajūta, es sāku uzķert. Un, tas sāku aktīvi kā ārpus trasēm braukt, meklēt, kur braukt, svaigās līnijas meklēt iet un tādā garā. Kā viņi teica, galvenais, lai tam cilvēkam tas prieks par to dienu ir. Nevis tā nav sporta nometne, bet līdz prieks ir tāds, jā, es kaut kā uzķēru to visu. Jā, un te jau aizgāju uz tiem kursiem instruktori. Tad ir klusums, nav to cilvēku apkārt tik daudz. Tu vienkārši plūsti pa to mežu. Īstenībā tas sniegs ir svaigs. Tāds, tajā brīdī es tā kā apstājos. Tāds domāju, ko darīt? Es uzreiz zvanu otram tam puisim lejā. Es saku, Domas. Es saku, apakšā cilvēku nebija. Viņš bija jau lejā gaidīja man, viņš man redzēja, kur es esmu. Viņš saka, nē, es saku, ok, labi, tas ir labi, es noņemu, es neesmu citu nevienu cilvēku traumējis. Es noliku telefonu, ieliku kabatā un tāds pagriežu galvu un no manis pa kreisi 40 metru attālumā vēl viena lavīna noiet lejā. Šis ir Latvijas un pasaules kalnu kultūras orientieris par kalnu, sniegu, cilvēkiem, kalnu kultūru un to, kas vieno visus kalnu un sniega draugus. Sniega klubs podcasts sezona nekad nebeidzas. Esiet sveicināti jaunajā podkāsta epizodē no manas mājas pilsētas Gulbenes. Šodien izņēmuma kārtā, jo kā gadījies, kā ne, tā arī mūsu viesis šīs dienas Zintis Kuprišs ir no Gulbenes, līdz ar ko netriecāmies uz Rīgu, atsaucām Ancu uz šejienu un visu podkāsta epizodu filmējam no šejienes. Iepazīstināšu 3 vārdos ar Zinti, cik es par tevi zinu, pārējo tu turpini un papildini. Okay. Jo mums ir tie mūsu ceļi krustojušies ātrāk, kā es sapratu no tevīm. Es tev pamanīju tajā momentā, kad es sāku taisīt slēpošanas braucienus uz Franciju. Tad tu man piesakoji, es tev piesakoju, kā tas pusdienās ir. Ja redzu cilvēks, kas ir aktīvi kaut kur kalniem, es piesakoju. Jo vienmēr var tie ceļi krustoties. Un, vai ne? Jā, tā kā... Nu, lūk, un kā izrādās, tad kaut kādu sēnu apakaļ tu no manīm esi subdēļas paņēmis. Jā, arī. Jā. Nu, lūk, un Zintis ir ugunsdzēsējs, ārborists. Jā. Un brīvā sniega, jeb pūderu baudītājs. Jā. Un instruktors. Jā. Yes. Slēpošanas. Tad arī vairāk nav ko papildināt. Jā, ar to pietiks. Labi. Visam soli pa solim iesim cauri. Bet izstāsti man un mūsu klausītājiem, kā tu nokļuvi līdz kalnam un slēpēm. Nu tā... Patiesībā diezgan vēlu, jo līdz 21 gada vecumam es ar slēpēm biju diezgan uz jūs. Tik cik skolas laikā ar distances slēpēm kaut ko darījis. Es arī baigi neceļoju tajā laikā līdz tam vecumam. Tā kā vairāk visas mācīšanās vidusskolas un tādā garā. Bet tad es... Sāku strādāt par ugunsdzēsēju un mans dežurmaņas komandieris Dailis, viņš katru gadu devās uz Slovākiju lieldienu brīvdienās, jā, tieši. Un viņš man tā vienā dienā, varbūt grib uz kalniem aizbraukt mums kopā. Es tāds, kāpēc ne, kaut kas jauns, laižam. Nu jā, un pienāca tas brauciens ļoti ātri, aizbraucām. Tur ir uzkāpt pirmo reizi uz kalnu slēpēm. Un nezinu, kā tas bija, bet principā es aizbraucu uzreiz, sāku slēpot. Tā kā bez problēmām, uzreiz mierīgi. Braucu augšā pacēlējām un tā likās, kā tas ir, ka nevar paslēpot lejā, tur nobraukt no kalna. Nu jā, nodzīvojām tās, tur bija 4 dienas, īsti neatceros vairs, bet jā, tas laiks ļoti ātri pagāja. Es biju stāvā sajūsmā par to visu, par kalniem, par visu, kas tur bija. Protams, kā parasti, ka pirmā reize visur bildēšanas, tu zini, kā tas ir. Un atbraucot mājās, es man liekas, jau uzreiz sāku domāt, tā, nākamgad es gribu vismaz 2 reizes aizbraukt uz kalniem. Tur izdarīju, aizbraucu 2 reizes pēc gada. 3. gadā es jau 3 reizes aizbraucu sezonā uz kalniem. Un tad es sapratu, ka gribu vēl vairāk tur būt.
Nu, tā kā es nezinu, jo vairāk braucu uz turieni, jo vairāk tas viss man ievilka tajā iekšā. Tik dziļi vilka iekšā. Nu, jā, un es strādāju valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, esmu ugunsdzēsējs. Ar laiku ir īstenībā diezgan daudz var saplānot, tās dežūras saplānot, laicīgi samainīties atvaļinājumu un tā. Es izdomāju, ka es varētu organizēt braucienus uz kalniem. Tur veidot kaut kādas ar tiem apartamentiem, kuras sadarbības. Jā. Un man nebija tā kā mērķis pelnīt no tiem braucieniem, bet mērķis bija būt kalnos vairāk un lai pašam ir kaut kāds mazāks izmaksas, kas tajā visā ir. Jā. Un bija tā, ka tā lieta aizgāja. Sezonā veidu pa kādām 6 grupām uz kalniem. Tas principā gandrīz 2 mēnešu kalnos sanāca būt sezonas laikā. Un tad pagāja kaut kāds laiks. Neatceros, cik man 3 gadi es to darīju. Un es sapratu to, ka es gribu vairāk pats slēpot. Koncentrēties tajā lietai un to savu līmeni celt. Un tas kā sāku, vēl kaut ko darīju tam, bet grupām cilvēkiem palīdzēja, bet sāku jau to mazāk, un tāds pavisam nost. Un līdz brīdim, kad es sāku pamēģināt slēpošanu ārpus trasēm. Jā. Līdz šim vēl nonāksim. Man zina, kas pārsteidz īstenībā, ka tu tik vēlu uz slēpēm uzkāp. Tu dzimis audzis esi Gulbens pusē. Jā. Sniegs jums nekad nav trūcis, vai ne? Es atceros, ka pa kādām kupenām uz skolu bija jābrīd. Pa lielam, jā. Bet, zin kā, tā situācija bija kaut kāda, mēs esam tā kā daudz brāļu, un daudz brāļu ģimenē un tā. Un nevarēja to visu. Vecākiem īsti nevarēja to visu pavilkt. Tīri finansiālā ziņā. Bet ar sportu, ka es sportoju aktīvi, mums arī tāpēc tas tā likās. Kad aizbraucu un aizgāju slēpošanu, pirms tam nebija slēpojis, aizbraucu un uzreiz aizgāju un tāds. Tas lido? Drusku. Vienu brīdi trenējos, bet daudz nē. Es kāpēc prasu, man tas bija šī atcelt atmiņā manu, nevarētu teikt pirmo reizi uz slēpēm, bet tādu pirmo apzināto, jo es līdz 18 laikam vai 19 gadiem, līdz 19 gadiem es ar distancējumu un bišķīt ar mammas vecajām polsporta slēpēm un tavu snowboardu uzkāpu. Un tā kā es braucu pirmo reizi ar slēpēm uz kalnu, es domāju, ka būs baigi struntīgi, bet tieši tas pats stāsts, kā tev uzkāpa, aizgāja, tur vispār nebija jautājumi par to, ka nevar nobraukt. Man likās, ka tas lidošana palīdz, ka tā kustība līdzīga ir. Es laikam, tomēr bišķi vairāk sanāca slēpot. Es ir tik uz sacensībām braucis arī ar distancēm? Uz ērgļiem, jā. Un varbūt arī tas, zin kā ir, man jau liekas, tas ir tāds, kā saka, aktīvs, tā sportā, visi zin kā, kā bērnībā. Visi vakari futbola laukumā tik pavadīti. Tur jau visu laiku sacensties. Jā, tur visu laiku kustībā. Un tie varbūt tā kā, ķermenis fiziski stiprs, pietiekoši stiprs, lai tā kā spētu kontrolēt. Nerunāsim par pareizību, ja? Jā, par to mēs nerunājam sākumā. Bet, lai tu varētu braukt pa tām, zilajām, sarkanajām trasēm, tad liekas, jā, es varu, jā. Varbūt kā tas no malas izskatās, par to mēs neskatāmies sākumā. Labi, tad atgriežoties pie tava iepriekš stāstītā beigām, vispirms bija jau pūders vai vispirms tu aizgāji instruktoru ceļu? Nē, es tā kā sākumā bija pūderis. Vispār tāpēc vēl bija pa vidu, tā kā es gribēju sākt freestyle, tā kā mācīties, pa parku kaut ko lēkāt. Es tur sāku to darīt, kaut ko lēkāt, turiem boksiņiem raukāt. Un tad es kaut kā sāku pa tiem mežiem, kā jau parasti meži, kaut kādi mazie blakus trasēm, pa kaut kādu sniedziņu, un visu tur sāku braukt, un saprotu, wow, tas ir tā ir tā sajūta, es sāku uzķert. Un tas sāku aktīvi ārpus trasēm braukt, meklēt, kur braukt, svaigās līnijas meklēt, iet un tādā garā. Par instruktoram bija tā, ka man bija iespēja aizbraukt uz Austriju, pastrādāt tajā pīķī, kas ir Ziemassvētku laiks, jo skolām visam trūks instruktoru, un tad tā ir iespēja tikt tur pastrādāt. Tur 2 nedēļas, ja tev ir pazīšanās, vēl kaut kur, ja tev pasaka, viņš tur labi slēpoties, var tikt tā kā uzslēpot. Un es pamēģināju, un kā viss tur labi sanāca, un es tāds, un tā kā, man patīk tā lieta, tā kā
cilvēkam sāk mācīt kaut ko jaunu, iemācīt, ar viņu to darīt. Un es domāju, jā, kāpēc ne, ka varētu, taču ir instruktoru kursi un jāiet uz tiem kursiem. Bet tā pirmajā reizē bez kursiem? Jā, pirmajā reizē bez kursiem, jā. Okay. Un tā ir tā pirmā pieredze bija, un es tāds, pirms bija tā bailīgi, domāju, tā, ko tu esi, kas man jāstāsta, jo es jau pirms tam tur, kam ir jau licences, kas tur jāsaka, kādi tie uzdevumi jādod tiem, kas tev jāmāc ir studentiem. Tas bija satraucies, bet ne, kaut kā aizgāja. Nu, tur, kā viņi teica, galvenais, lai tam cilvēkam tas prieks par to dienu ir. Nevis tā nav sporta nometne, bet lai prieks ir tāds, jā, es kaut kā uzķēru to visu. Jā, un te jau aizgāju uz tiem kursiem instruktori. Un tur man atkal tur ir instruktoru kurs, tas ir tāds, pēc tiem kursiem vispār mainījās man uztvere par slēpošanu kā tādu. Jo pirms tam es slēpoju, un draugi teica, zini, tu tik labi slēpoju. Nu, sanāca, kaut 10 gadus bija noslēpojis, tik labi slēpoju, visi tādā. Man pašam likās, kas ļoti labi brauc un viss. Tik nokļūtos kursos, es sapratu, tik daudz kļūdu, pie kā jāstrādā ir. Nu, visas nianses, svara pārnešanas, kā tev pēda zābakā strādā, viss. Un pēc kursiem es tā kā, wow, es sapratu, kur tu zini ātrāk bija. Tāds, jā. Cik apjomīgi bija kursi? Es kursu gāju Lietuvas asociācijā, tā ir jauna asociācija. Bet tur ir spēcīgi tie instruktori paši. Ieva tāda ir, kas tā kā vadītāja tās skolas. Un ir tā Tomas Mihēls. Viņš jau pats ir čeks. Viņš arī Čehijas rakstīs visu, kā pareizi saucās to slēpošanas. Viņi pēc viņa grāmatas strādā. Tā kā rokas grāmatas, jā? Viņi strādā pēc viņa grāmatas. Un viņš kaut kā sanāca tā, ka no turienes aizgāja projām. Viņi abi ir sportisti izbijušie. Viņi šobrīd pa ziemu strādā Aspenā, Amerikā strādā bija 2. Un viņi tos kursus, to skolu mēģina audzēt tādu, lai viņi ir starptautiska. Viss notiek angļu valodā, tikai kursi notiek Austrijā parasti. Jā, un es biju sajūsmā par to, ka tieši pie viņiem tiku. Tas Tomas bija, viņš tik sīki tajā slēpošanā iekšā, tajās detaļās, visam, kā tev potīties, visas, dīpa. Ļoti viņš tajā dziļi tajā iekšā ir. Un es teiktu, man paveicās, kas pie viņa tieši tiku. Jā, šogad jau pavasarī viņi pirmo reizi organizējuši 3. līmeni, kurus jūs pieteicies jau arī, jā. Tā kā viņi jau kārto to akreditāciju tam 3. līmenī, viņi varētu kārtot. Pirmos 2 tu esi izgājis. Jā. Izstāst man tā kā es esmu bijis, kā lai saka, nost no slēpošanas instruktoriem. Kādi ir pirmie 2 līmeņi? Ko pirmais līmenis sniedz, ko otrais? Jo man, pieņemsim, supā ir tā, ka pirmais man dod gludūdeni, otrais man dod pavēju, jeb tādu kontrolējam vētru. Ir tā, ka tas pirmais līmenis tie ir pamatsoļi. Tie iepazīst vispār, kas ir slēpe, ko viņa dara. Saucamo piciņu mēs iemācāmies. Mēs iemācāmies kontrolēt slēpi, apstāties, ja? Un pirmos pagriezienus. Un principā ar to arī beidzās. Ja? Otrais līmenis mēs jau ejam dziļāk tehnikā. Svara pārnešanām, kas ir kantes, ja? Kas ir, es dažreiz pazūdu vārdos, jo kursi bija angļu valodā un dažreiz grūti izskaidrot latviešu valodā. To, kā mācīt angļu valodā. Ja? Tā kā tas aiziet jau dziļāk. Tehnikā. Jā, tehnikā. Visas, vai cilvēks sēž atpakaļ, vai viņš par daudz uz priekšu ir, ja? Tur vai ķermeni groza un tādā garā. Tas jau tāds, ar to atšķirās. Pirmais līmenis, principā pirmais līmenis, tas ir tas, ka tu arēnā vari tā kā kārtot, nokārtot. Tas tā kā, viņš ir, jā, tas pats paši pirmie solīši. Un 3. līmenis, tas ir freerides? Jau sāc analizēt, jā, tur jau ir, vispār 3. jau ir jābūt ir freerides, jā, ir ko sanāk. Reiz, es nesaprotu to sīko daļu, bija 4 pozīcijas, un viņiem būs pa 4 mēnesis, un katrs tā kā nedēļu, katrs elements tev jāiziet, un nav tā, ka, tur ir, jā. Okay. Jā. Viņi ir tā, ka tu izēji un tev, kā saka, ir tā licence, certifikācija, vai tev ir jāatjauno ik pa laikam? Viņiem šobrīd tā, ka tu esi ar viņiem tā kā biedrs tās, un šobrīd viņi vēl tik tālu nedara, tā ka viņi jāatjaunojās visu laiku ir. Tā kā tu izēji, un pagaidām tas ir, bet tā kā es ar viņiem runāju, ka viņi plāno tā kā uz priekšu, tā kā
vai organizēt kaut kā kempus vai ko, tā kā nākt kopā un atsvaidzināt. Jo principā ir tā, ka skolās ir tā. Ja tu sāc skolās organizē visu laiku tos apmācības instruktiem, tu reizi vai pirms vai pēc sezonas, paprasti pirms, un arī pa sezonas vidū ir, es zinu, man draugi Šveicē ir Zermātā, un tad viņiem skolā arī tā kā pieeicina tur sportistus vēl kaut ko, un viņiem tā arī nominas kopā ar kādiem augsta līmeņa braucējiem, un viņi tur atstrādā tehnikas kaut kādas papildus. Jā. Tos pirmos divus tu izgāji no uzreiz vienā piegājienā, vai tu vienu un pēc tam otru atliku uz vēlāku? Vai? Bija tā, ka visam pirmo kārtoju arēnā, Snovarēnā, Lietuvā, un otru bija pēc nedēļas vai divām Austrijā. Mēs Zoldinā kārtojām. Jā. Es vēl tur tā prasīju, vai tiešām es tā varu pēc pirmiem uzreiz braukt. Un viņi jau laikam prasīja, kāds tev pašam līmenis, kā tev pašam liekas, pastāstīja tā. Domāju, ka tu vari uzreiz startēt. Jā. Bet es biju saismā arī otrā līmenī. Kaut kur kursa vidū. Tieši tam mums braucam augšā. Viņš saka, zini, principā tu vari laist uz trešo līmeni. Tā kā, viņš teica, es redzu, kā tev kājas kustās viss un tā tehnika. Cik labi tā kā. Forši. Cik gadi pagāja kopš momenta, kad tu pirmo reizi slēpsi uz vēl kājās līdz... Instruktoriem sanāk 11 gadu līdz instruktoriem. Jā. Bet tāpat jebkurā gadījumā diezgan ātri. Ņemot vērā to, ka liela daļa jau no sporta ir aizgājuši pēc tam. Jā, zin kā ir es nezinu, man liekas tās slēpošana tāda ir tur, es joprojām, es vienmēr braucu uz kalniem, es strādāju ar sevi, joprojām ļoti strādāju. Ja, piemēram, tur draugi, mēs tur iznākam, piemēram, tām ārpus trasēm no tā frīrēt zonas ārā, draugi, ātraugs pacēlāju sarkano trasi, es vienmēr palieku, piemēram, zilajā trasītē. Un es to līdz lejai braucu, to braucienu, un es katru reizi pie tehnikas piedomāju. Līdz galam tā kā es nobraucu, tā lai man kājas tur, piemēram, nepiedzinās vēl kaut kur, bet es tas man sanāk, kaut kas tur man nesanāk. Un zini kā, tā, ka tu pēc kursiem, kad tu izgājies, tu zini, kā ir jābūt, kas ir kļūdas, un tu jau sevi visu laiku, tas. Un tu jau sevi pieķēri, kurās brīžēs tu esi aizgājis kaut ko ne tā zini. Šitais, kā saka, profesionāli kretīnisms. Jā. Un pēc kursiem ir tā, ka ir grūti braukt pa kalnu, tu analizē cilvēkus. Viss pārējos, jā? Jā, tu braucies arī pacēlsies. Tā, plecus griežam prom, labi, sēžam atpakaļ. Tā. Tev vajag vizītkarti, sagatavot šeit pēc kīpās un... Jā, tas tāds, jā. Tā dzīve, tad kalnos mainījās, uztur pa kalnu, tāds vispār tāds. Es saprotu, man ir tā, ka manā dzīves ritējumā, ja mēs pastamies visus, kā saka, darbus, kas darīt, viņi vairāk vai mazāk grozījušies ap aktīvu atpūtu, vai brauciens organizējot, vai savu laiku tirgojot inventāru un tā tālāk. Jā. Bet ir viens posms, kas man ir bijis, kā lai saka, tāds ar ēnas tādu piesitienu. Es atbildēju par cigaretēm un tabaku. un tad man bija tā, ka manos darba pienākumos ietelpu aizbraukt apstīties reģionos, kā aģentiem ir veicies, kā izstāst veikalu un tā tālāk. Un es ilgi nesabīju kaut kādu pusotru gadu, bet es pieķēru sevi pēc tam, kad es ieeju veikalā, un es sen vairs nestrādāju, bet pārlaižu acis pār cigarešu plauktu. Ja palicis iekšā. Jā. Tā kā es saprotu, pa ko stāsts. Ok, pastāst, kur tevi sanāca pastrādāt kā instruktoram? Principā es... Man bijis Austrijā, esmu bijis, bet tur vairāk tās 2 nedēļas, 3 nedēļas, tādi mazie īsie posmiņi ir. Tā kā izraujoties no savu pamatdarbu, jā. Un pārējo laiku es Slovākijā. Man tā paveicies, vai tā sanāca situācijas, man ir ļoti labs draugs, kuram ir skola. Jā, un sanāk, viņš jau pagaižu, un kaut ko mēs runājam, viņš varbūt grib pie manis strādāt arī tā kā. Es par cik tā kā šobrīd, kas joprojām vēl esmu ugunsdzēsējs, es tā kā īsti pilnu sezonu nevaru, man ir jāparādās šeit ir. Un tie apstākļi labi. Es tā kā varu pazust, varu parādīties, un viss ir kārtībā. Esmu tur strādāju, neesmu tur nestrādāju. Jā, un es izdomāju, ka šogad, arī vēl šogad gribu vēl tā kā pilnu sezonu, nebraucu nekur uz Austriju, palikt tur. Jā, tie nosacījumi tur ļoti labi ir, un
man liekas, baigi ērti jau arī no Slovākijas, pie vajadzības mājām atskriet. Jā, un tas ir tāpēc man tā viegli ir, es pagājušot īstenībā sākām izmantot avio, tas ir, kas ir Krakova Rīga, tur 3 stundas, un tas ir jā, ļoti ātri. Mašīna atstāja tur, un tu var atbraukt te, man nodzīvot nedēļu, 2 te, lidmašīna atpakaļ. Piekam, ja netrāp kaut kādā tur kreizī laikā, tad arī cenas ir, labi. Principā, nezinu, es neskatījos, kā šogad vēl es par pēdējā brīdī diezgan pērku bilietus pagājuši, bet principā vairāk par 20 eiro reizi nesamaksāju. Šogad tu samaksās vairāk. Jā, noteikti, jā. Bet tā, jā. Jā, šogad vispār es pieņemsim brauciens tagad organizētas, es novērojos, ka vispār, baigi cenas ir kāpušas. Un viņas turpina kāpt, un Krakovai savukārt bija tā, ka es vasaras sezonā vairāk arī organizēju kaut kāds kalnu pārgājiens, tad bieži izmantoju to lidostu, un tāds standarts vienmēr bijis kaut 35 eiro, 40, un tad trākākais bija šogad, mēs skolēnu brīvlaikā oktobrā, man klienti, kas brauc, tie lidoja, un mēs otrs pusi tur nevarējām ilgi izlemt, vai ar auto braukt, vai lidot, un kamēr mēs domājam, tas cenas uzaugt tāds, es pirmo reizi uz Krakovu redzēju 300+ eiro. Wow! Vai ne? Es domāju, nē, ar mašīnu. Es laikam šodien apskīšos biļeti. Apsties, jo jā, man pieņemsim arī uz tiem pašiem Francijas Alpiem, visur cenas ir uzgājuši kosmiski augšā. Tādu, kuru tu pērti, tagad pieņemsim 4-5 mēnešus priekš, jā, tur tu vari dabūt, joprojām pa sakarīgām cenām, bet pēdējā brīža ir crazy. Jā, bet man liekas, arī tā pieprasījums raudas. Noteikti, es pieņemu, ka kaut kāda daļa cilvēku vēl pēc Covid vēl tur tādā bišķīte kokoniņā sēdēja un satraucās, un tagad tas baiļu plīvars ir kritis, kā saka. Tā kā tā. Visu vēl rauties, jā. Ok, pastāstī vairāk par pūderi. Tev viss sākās kā katram iebraucot mežiņā starp trasēm, blakus trasēm. Jā, zem pacēlājiem, vēl kaut kur, jā. Kas bija tas, kas ievilka? Es pat tā kā... Man liekas, tas viss kādā kopējā sajūta. Tas wild, tur ir klusums, nav to cilvēku apkārt tik daudz. Tu vienkārši plūsti pa to mežu, īstenībā tas sniegs ir svaigs. Tāds bieži pat ne tik, cik arī tā braukšana, bieži tā, ka mēs arī vai mežā vai kur mēs atbraucam, piemēram, ļoti daudz sniega, visi koki pilni. Tu vienkārši apstājies, apsēdies. Kādu brīdi pasēdi. Tas viss kopā, tā braukšana, viss, un tas arī vai, piemēram, kaut kur, kur ir kliņšaināks, tu iebrauc ielējā iekšā, plaknē apstājies, hop, vienmēr paskaties atpakaļ. Nezinu, jo vairāk tur esi, jo vairāk gribās to darīt. Es gribu... Man liekas, jebkurš, kas sāk braukt, man liekas, saprot mani, kā tas ir. Jā. Es absolūti saprotu. Es domāju, ka tie skatītāji, klausītāji, kas ir izbraukuši pūderī, viņi arī zina, par ko tu runā. Tev bija viegli adaptēties mīkstiem sniegam no noblietētas trases? Tā, ka es diezgan ātri pārgāju uz platēm slēpēm. Ļoti ātri, tā kā es... Arī trasē esat, jā? Jā, es tā kā gribēju būt universāls, un es, principā, jau pēc 3. gada jau ņēmu, pirku jau bišķi platākas, un jau aizgāja, tā kā, kaut kur vidējais 100 zem kājas man bija, Bet jebkurā gadījumā, braukšanā tā tehnika nedaudz atšķirās. Es zinu, kā ir, platās slēpes bišķi vairāk tev pielabo tavas kļūdas. Jā, tā ir. Tā ir. Tāpēc, tā kā, bija diezgan viegli. Labi, es neteikšu, ka bija baigi pareizi atkal tā tehnikā, kā es jau teicu, līdz tiem kursiem. Slēpoja visādi, protams, kritieni viss, bet tā kā... Viens bija mīnus tas, ka es jūtu kājas baigi. Līdz tiem kursiem, ārpus trasēm braucot, nebija tā tehnikas, nepareizi svaru turēju, un pabrauc no lēm, vajag atpūsties, visu laiku tāds atpūsties. Vai pa mežu nobrauc, tu kādu pusmu pa mežu, tur starp kokiem ātrāk pabrauc, atkal tev vajag atpūsties. Tāds, vai arī kaut kādā tev gadījies kāda situācija, es nezinu, tu kaut kāds ledus gabals vai vēl kaut kāda vieta, tu nemācēji savākties vēl. It kā bija gatavs, bet pašlaik nebija tie situācijai gatavs, jā.
Nu, jā, bet pēc kursiem tev jau sāk lasīt tās mazās nianses. Tu sāk lasīt to reliefu, visus priekš tev lasīt to līniju, kur tiesi. Tu pirms tam nobrauc vienu līniju, apstājies ielējās, skats atpakaļ, tu jau izpēti, kas būs nākamais. Tu visu, tu sāc pētīt, tu sāc savādāk domāt. Kā bija pēc kursiem? Tu nekļuvi kaut kādā mērā, kā lai saka, tā kā uzmanīgāks? Jo noteikti drošības aspektam arī pieskārās. Zini, kā ir par to uzmanību? Es varētu par to uzmanību teikt to posmu, ka es sāku braukt pa ārpus trasēm, pa Pūderi, līdz tiem kursiem. Pat kādu gadu pirms es sāku vairāk domāt. Es teiktu, tas bija tas bišķi tumšais laiks priekš ārpus trasēm, jo es nedomāju tik daudz par drošību. Bija ļoti daudz, ka mēs ar draugiem metāmies, kad pilnīgi migla mēs metāmies ārpus trasēm, kad ir tikko sasniedzis sniegs. Tad dienu nosniedz vēl kaut ko. Tādas lietas nepārdomāti, kuros kulāros metāmies iekšā, augšā pie mākoņiem, bet es kulāri zinu no galvas. Un līdz vidum ir migla, un es tikai vidū parādu redzamību. Mēs tāpat līdām iekšā un visādas tādas lietas. Es teiktu, tas bija tāds... To visi dara. Tā visi cilvēki, tā ir dara. Ir skaidrs, ka dara. Es no savas puses, man tas jautājums tāpēc, ka, es zinu, atkal atvirzoties apkaļ pie tiem pašiem supiem, man arī bija diezgan apjomīgs tās apmācības, un man pieņemsim šokēja, es pieņemu, ka slēpju apmācībās kaut kādās varētu būt pat vēl lielāki, teorija. Man šokēja, ka pa supu bija 200 plus lapas pusēs sarakstīts, no kurām ļoti daudz aizņēma drošību. Un es biju pilnīgi cits cilvēks uz dēļa pirms, es instruktoru apmācības izgāju un pēc, un es tieši secināju, ka šeit es nedošos tagad, šeit ir jāpārdomā. Slēpšana tas pats ir, sniegs, kalni, vairāk tas sniegs, īpaši, kas mūsdienās notiek, ir milzīgas temperatūras svārstības kalnos notiek šobrīd. Un par cik, principā, man šī ir jau 17. sezona, kad braucu uz Slovākiju. Es redzu, kā ir mainījušies apstākļi. Jā. Un es reiz varu pieķerties tēmai lavīnas, kur notiek lavīnas, kur iepriekš nekad viņu nebija. Vienkārši nekad netika redzētas viņas. Tā kā ka kalns mainās. Un tas notiek katru gadu. Tagad īpaši pēdējos gados to redzēt. Es pa vidu vēl biju tam kaut kādu, man liekas, tā kā sāku braukt Pūderi pēc kaut kādiem 4 gadiem, kaut kāds 9. sezona. Es tiku uz kursiem Rīgā. Bija kursi, bet seminārs bija tieši par Avalanche. Jā. Bija puiši no Ukrainas, un es vairs neatceros. Viņiem bija arī kaut kāda biedrība, viņi organizēja tieši frīja braucienus kaut kur tai galā. Un es pie viņiem biju aizgājis uz semināru. Es laikam pirmo reizi iepazinu to teoriju par to, kā jāizvēlās līnijas, analīze un tādā garā, kāds sniegs, kā tos čekingus taisa. Un tas tāds, jā, labi. Un tad sāku jau pēc laikam lēnām. Bet joprojām tāpat, ir Pūderis, metāmies iekšā. Un tur vispār nedomāja neviens. Galvenais, lai ir Pūderis un galvenais pirmo līniju nobraukt. Tas ir, tā ir liela privilēģija. Tas tā kā jaunā autobeņķī iesaisties pirmie. Jā. Par lavīnām pieķeroties, jo šī noteikti mums būs viena no podcastu tēmām. Bet vēl pirms viņu turpinām, tas seminārs, tas tev vienīgais, ko tu par lavīnām esi ņēmis, vai tu pēc tam vēl kaut kādu kursu esi gājis? Nē, vienkārši mums bija vakars, ka mēs parunājām ar kursos, ar treneriem parunājām. Tā es neesmu, tik pats es ļoti daudz materiālus internetā skatījies, video analīzes, un pat cik tagad internets tik pieejams, ir ļoti daudz, kur ir lavīnas un video nofilmēti, un tu vari apakšā cilvēki komentē, viņiem pat jautā, lai analizētos, un tad skatos, lasu, un vairāk pats uzsūcu. Bet pagājuši es iepazinos, biju uz Blackrow slēpju testu dienā, un iepazinos ar 2 gidiem, kur arī lavīnu kursus viņi, un tad mēs vienojamies, ka šogad mēs iesim, tas sanāk 3 dienu apmācība, brauks kalnu no visiem GPS tām bīperiem. Tur pēc Slovākijā? Jā, iesim cauri, viņi tur nebija dārgi. Mēs tur vairāk jau 6 vai 8 draugi gribam iziet. Un tad
izstāstīs man arī, es arī uz to skatos, un Francijā cenas noteikti ir citas. Protams, es gribētu iziet pilno, bet tu esi pagaidīšu, un būs kursi, 3. līmenis, te jau es vēl dziļāk, bet tie pavasarī būs. Man bija tā, ka es pagājuši gadu ar vienu franču gidu biju izbraucis Šamonī apkārtnē, vienu tādu freeride maršrutu, un tieši braucot, mēs augšā redzējām, bija lavīna kursam apmācība, un viņi tieši gāja pa tiem sniega slāņiem. Es skatījos, tā šitam vajadzētu būt kaut kādā nākamajā sarakstā, lai vairāk izprot par to, kurā momentā ir jāuzmanās vairāk. Ok, par lavīnām runājot, viena no tēmām, ko es noteikti gribēju apspriest šovakar un uzdot tev jautājumu par pagājušo gadu. Iespējams, tev ir vēl kāds moments bijis, bet man ir iespiedies atmiņā tavs pagājušā gada posts par to, kā tu ar čomu, ja es pareizi atceros, tur pat Slovākijā devies slēpot, un cik jūs lavīnas kopā piedzīvojat dienā? Tur bija 10 minūšu laikā 3 lavīnas, principā tajā vienā feisā nogāzē. Jā. Mēs tā kā, ārpus trasēm, kā brauc, saucam pa feisiem, tā kā šis feis, tas feis, mēs, tā kā, Smuks feis, nav smuks feis. Tur bija 10 minūšu laikā 3 lavīnas, tos diezgan joprojām atceros. Pastāst vairāk, lai cilvēki zina, ar ko var saskarties. Sākšu ar to, ka tā bija rupja kļūda tajā dienā doties. Jā, jo bija kādu laiciņu nebija sniegs bijis. Man liekas, mēnesi nebija sniegs. Tik ilgi nebija, Varbūt ne tik ilgi, bet ilgi nebija. Pastāst arī vairāk analizējot par to, ko tas nozīmē, jo es ticu, ka ir cilvēki, kas neiztēlojās, ka šeit mēneši bez sniega. Ja nav bijis tik ilgs sniegs, un pirms tam jau ir tā vecais sniegs, viņš tur ir saules iedarbībā, atkarībā, kuru kāda nogāza, tur tā virskāta mainīsies, un viņa virskā varbūt tikpat aplidojas, tur ir daudz to nianšu, un īpaši, ka ir uzsvīts svaigs sniegs, un viņš, piemēram, plus 30-35 centimetri biezumā, pat 20 centimetri arī. Un tā nogāze ir virs 35 grādiem, nedrīkst iet, principā, tādā nogāzē. Man liekas, jau pēc fakta ir tā, ka jābūt baigi uzmanīgam, ja ilgi nav snīdis, jo tas iepriekšējais sniegs, viņš nesiet kopā, Bet, kā cilvēki, ja nav ilgs, viņi tā kā gribās. Mēs tajā rītā tieši cēlamies agri augšā, 4 bijām kalnā, mēs tūrojām augšā ar slēpēm. Gribējām tā kā saulēktu, zinājām, ka iepriekšējā 2 dienas bija snīdzis, un pilnīgi skaidrs rīts būs. Un, mēs uztūrējām augšā, bijām kaut kur ap 7 kalnā augšā, un tur ir tāda vieta, aizmirst nosaukumu, braucot lejā no tās virsotnes, un labajā pusē tāds kā pagrieziens, trases sadalās, un tāds ļoti plaša freeride zona, un viņa ļoti diezgan tā kā droša, un tas norotnis nav garš, bet viņu var ļoti labi izbaudīt. Un tā kā mērķis to arī bija, uzbraucām, rīts, padzērām tēju, viss skaisti, sabildējāmies. Pienākti 8, gatavi. Bijām 2. Metīsimies lejā. Protams, mums viss ir līdzi, aprīkojums, lavīnas somas, biperi, tā kā mēs esam gatavi tam visam, tā kā metamies lejā. Es gāju pirmais, nobraucu lejā, tas otrs puisis nobrauc lejā, lietuvietis. Nobraucu lejā, viss skaisti. Es vēl speciāli tā kā vidu uzgriezu vairāk uz to sniegu, uzspēju pārbaudīt, cik viņš ir stabils un nav stabils. Un vispār ne plaisas, nekas nebija. Tā kā es, wow, pārsteidzoši tā kā stabils sniegs ir. Bet tur nebija, tur bija mazākā tie 30, tur nebija tik stāvs, pēc tam, kur tā lavīnas bija. Protams, mēs jau braucam augšā, tur jau ir pilnas līnijas, apbrauks jau ir, kamēr mēs tikām līdz augšai, jo kalns vairās vaļā, 8:30 bija, kamēr mēs tikām, tur stundu līdz pacēlājām, kamēr tiekam ārā. Un es tā kā tam draugam saku, bija tā, ka mēs 2 reizi novācām, pēc tam braucam augšā, saku, vajadzētu iet citur, tā, ka tur jau viss līnijās, vairs negribās tā kā vajag iet. Un es jau pirms tam paskatījos, un tur bija kaut kur vienā malā, bija kaut kur viens nobraucis, arī bija viena līnija, tajā stāvākā pusē. Tā kā tas face, es saucu viņu pa corners, kur mēs braucām no rīta,
Un tā nākamā vieta ir turpat blakus, 50 metri tālāk. Pagad, tur ir kliņšojnāks sākās. Un bija tā, ka draugs saka, es iešu turpat no stūra, un es tā kā, laidīšu, es laidīšu tur. Es tāds, labi, braucu, iebraucu tā augšējā daļa, tur tā bija tāda aplidojusi, vējš bija nopūtis. Un es jau tā kā pa to ledus līdu lejā, es sapratu, es jau redzu tālāk, izskatās, ka vējš sapūtis to sniegu. Es tāds, jau sāku saprast, ka nav labi, kad vējš sapūstēs, jo vējš sapūstēs sniegs arī bīstams, tieši tā kā lavīna ziņā. Bet es saprotu to, ka es apakaļ īsti nevaru vairs tikt. Tur bija tāds aplidojis, slēpes vilktas nevaru, kramponu man nebija līdzi. Es tā kā īsti apakaļ nevaru tā kā tikt. Un es, ja tu redzēji tajā video, sākumā bija tā, ka es tā kā gribēju pārtrūšēt pāri un zem klintiņām apsēties apakšā. Ja sāksies lavīna, tas sāksies pie tās klintiņas apakšā, tā kā aizlaistu drošu zonu. Nobraucu un tā lavīna pirmā sākās, aizgāja lejā. Tas mirklis, 3 metri zem manis sākās. Tajā brīdī es tā kā sastingu. Viņa bija gan liela tā lavīna. Tā bija pirmā, ko tu pieredzēji dzīvē, ja? Un, dzīvē, bija pirms tam 2 maziņas bijušas, bet viņām tā kā veiksmīgi esmu izbraucis ārā un tur, viss kārtībā. Bet, un tajā brīdī es tā kā apstājos, tāds domāju, ko darīt? Es uzreiz zvans otram tam puisim lejā. Es saku, Domas, es saku, apakšā cilvēku nebija. Viņš bija jau lejā gaidīja man, viņš man redzēja, kur es esmu. Viņš saka, nē, es saku, ok, labi, tas ir labi, es noņemu, es neesmu citu nevienu cilvēku traumējis. Es noliku telefonu, ieliku kabatā un tāds pagriežu galvu un no manis pa kreisi 40 metru attālumā. Vēl viena lavīna noiet lejā. Es tāds sāku domāt, ka sniegs tiešām ir tik nestabils, ka viņš sāk iet pats lejā. Jo tādu, baigi bieži nebiju redzējis. Tad man vēl vairāk sāk domāt, tā, ko darīt. Bet es to visu, tieši to nogāzi, es no galva zināju visu, kur kulāri, kur ir sākās, kur vajag tikt un tā, jā. Un tad es tā kā izdomāju, labi, jātiek man līdz vienam kulārim, viņš ir plats, tāds vienmērīgs un man ir opcija, vienīga opcija, kas varētu vienkārši bez pagriezieniem, mēs braucam lejā. Mēs taisnītēm mēs ejam lejā. Jo tā, ja tas ir piec sniegu, tu vari izrasīt to lavīnu. Ja? Un tajā brīdī, kad es gāju to vietu līdz tam kulārim, tur es jau redzēju, ka plaisas sniegā parādījās kaut kur. Bet labi, es turienes tiku. Un tā, kad tās plaisas parādījās, es sapratu to, ka lavīna būs. Tā kā, tur nav bet tev neradās doma, ka tu varētu arī piezvanīt čaļiem, lai tev ātrāk glābi? Jā, tur ir nākošā kļūda. Kas man galvā strādāja. Par apdrošināšanām, ja? Es zinu, ka ir apdrošināšanas, ja ar ārpus trasēm viņas nestrādā palielā. Nestrādā. Jā. Un tajā brīdī man tāds, es tāds kā, mūžu zvanīt glābējiem, lai mani ceļ no tās klintas nost. Bet es tā kā, nē, es taču varu nobraukt lejā, tā kā, Un ir tā, ka tas kulāris ir plats, un tur jau lavīna, tā kā es pārdomāju, savu galvu, viņa sāksies, viņa nav nekāda klintīm lēkājoša, viņa vienkārši plūdīs lejā kā strauma, un tā kā nekas cits tā kā te nebūs. Tā kā tas tā kā plusiņš liekas. Tā manā galvā tas liekas, jā. Bet labi, es tā kā pārbaudu visu savu to lavīnas samastu aktivizētāju, visu pārbaudu, gatavs tāds sagrupējos, viss. Čalim arī jau uzvanīja stāstīja, ko viņam gaidīja. Es viņam teicu, ka es braukšu lejā. Es viņam tajā sarunā pateicu, ka es tā kā iešu pa to kulāru lejā. Viņš saka, ok, bet viņš man redzēja visu laiku tā kā nepārtraukti. Un metos iekšā, bez pagriezieniem, bet man liekas, 1,30 m iebrauc kulārī un sākās, uzreiz sākās. Tur, nezinu, nākamās 3 sekundes man jau zemē uzreiz nogāza zemē, es aktivizēju somu. Es vēl nekad nebiju lietojis viņu, jo man bija tā kā nav elektroniskā, man ir balonu. Tā pirmā doma bija, lūdzu piepūties. Tā, jā.
dzirdu, tā soma tur piepūšās. Ok, labi, soma ir piepūtušies, jau redzu, to oranžotu viss ir. Un es eju lejā. Tagad jau tā uzņēma ātrumu, tā lavīna, tad jau vairs neko neredzi. Viss tur put kaut kur pēc malām, tur sities. Tur eju lejā, viss put. Pēc tās somas, ka piepūtās, tad es sāku domāt, tā, lūdzu, paliet ir sniega. Es eju lejā, apstājos, tāds vēl mākonis viss augšā. Tad dziļi ieliku elpu, viss ir kārtībā. Tā kā beidzies ir labi. Tas mākonis nosaistās. Un es ieraugu man priekšā, 5 metri man priekšā, tās, kur esmu apstājies. Jā. Tā polis ir, un viņš uz mani tāds, help me. Un es ieraugu, tur tā kā spīd ārā tā soma, eiliņš soma. Okay. Jā, un tā otrā lavīna, kas bija, tajā otrā lavīna, kas no manis pa kreisi bija, tur tajā iekaļot tas polis iekšā. Bet viņš arī kaut kur no augšas braucāja? Jā, no augšas, tur viņš izvēlējās tādu... Un tādu diezgan traku kulāru viņš bija paņēmis, tādu klinšainu apvidu. Un viņš tur pa tā lavīna, tā bija tādā bīstamā lavīna, tā laikā jošā pa klintīm. Un viņš tur diezgan smagi nogāja to lavīnu. Jā, un es uzreiz piecēlos augšā, pat cik esmu glābējis Latviju, tā instinktā, uzreiz klāt pie viņa. Mēs viņu tur atrakām visu, viņš pie samiņas bija, elpoja visu. Tad jau atbrauca klāt pirmais glābējs ar suni ieradās slēpēm. Pēc kāda laiciņa nākamais, mēs visu tur nostabilizējām viņu un pēc tam jau helikopters ieradās un aizveda prom. Jā, polim bija smagi, viņam bija daudz lūzumu, man liekas, tur atslēgās kaut kāds gūžas, bija smagi diezgan. Tieši no tā klintīm no sitiem? Tieši no klintīm, jā. Jā, traks diezgan... Jā, un kas bija tas? Es pēc tam vēl ilgi to pārdomāju, ka labi, ka mana lavīna apstājās tā kā pirms viņiem, jo tas viņa draugs, es pēc tam viņu runāju, viņš teica, es tikko piebraucu klāt, gribēju sākt viņu rakt ārā. Un viņš saka, es paceļu galvu un nāk vēl viena lavīna tieši viņiem virsū. Un viņš jau bija domājis, ka viss ir tā kā, jo viņam bija... Tā kā pirms tu tur nonāca, vēl viena bija nobraukus, jā? Tā otrā lavīnā, to tas polis nogāja lejā, jā. Un viņš bija teicis, viņš jau bija domājis, ka viņš bija savu meklētāju pārslēdis uz meklēšanu, nevis ar signālu atdošanu. Jā, bet viss tā kā veiksmīgi, jā. Klausies, intereses pēc, tā kā man nav bijuši šāda pieredze, un es ceru no viņas arī izvairīties. Jā, labāk nevajag. Jā, bet, zini kā, ja tev tas pūdēs patīk, kaut kā tur tajā var nonākt, jo ik pa brīdim jau mēs nokļūstam kaut kādās vietās, kur tu saproti, ka tev apakaļ ceļa nav. Jo tu nekad nevari tā kā, līdz galam nolasīt to sniegu, varbūt tur redzi kalnā, tur uzgāja, tur otrais līmenis lavīnām ielikts, tā kā, it kā var iet, nevar iet, bet tie nevar kādā vietā trāpasies, tas sniegs biezāks, vēl kaut kas vairāk uzspēdījis, un viņš var aiziet lejā. Kā domā, tai kulārā, ja tu pašu sākumā tikai bišķi pabraukt un sākt bremzēt, stuķēt to sniegu? Nē, sniegs bija virs. Tur bija problēma tā, ka, ja būtu nebūtu virs manis, kas sniegs varētu lejā, tā es to tā kā darītu. Bet man bija cerība, ka es iešu, nespiežot sniegu, es izbraukšu vienkārši ārā un kā kulāru un tā kā veiksmīgi. Jo, lavīna, principā, to slēpotāju ātrumu, ko es 4 sekundēs uzņem, bet ja tev ir ātrums uzņemts, tu vari diezgan tā kā, jābūt pārliecinātam par savām, jābūt pārliecinātam par savām spējām. Bet, pamatā, ka viss ir labi, kas labi beidzās, ar poli ir viss kārtībā, viņam tur uztaisīs daudz operācijas, man draugs viņam rakstīja, ka viss būs kārtībā, staigās un tādā garā. Bet tas pamatā ir, dažreiz ir jāiemācās pateikt nē. Vai ne? Jā, Klausies, interesi pēc par apdrošināšanām, pēc šī gadījuma. Jo man pieņemsim, man šis aizvadītais gads, gan ziema aizvadīto ņemot vērā, gan arī vasaras kaut kādas piedzīvojumus. Es tagad esmu, man liekas, labākais apdrošinātāja klients, jo es apdrošināšos pret visu, gan ar mūsu pašu ceļojumu apdrošināšanām, gan arī, es nezinu, kā ir Slovākijā, Francijā, tu uz kalnu var nopirkt freeride apdrošināšanu, kas, man liekas, ir baigais plusiņš. Vēl ir, man Šveica draugi izstāsta, ir arī kaut kāda Eiropas, kas ir arī tieši uz glābšanu ar helikopteri, ir apdrošināšana. Es par to gribu šogad pēņemšanu, varbūt tādu var nopirkt, viņi tur, nezinu, kaut kādas naudas maksā, bet tagad tu
tu nopērci un brauc jebkuru vietu un tev viņa strādā. Jā, jo, zini, kā naudas maksā, bet tajā momentā, kad atrodies augšā un tu saproti, ka tev nav atpakaļ ceļa un jā, uz priekšu. Protams, viennozīmg man būtu bijusi tā kā tāda apdrošināšana, es viennozīmīgi būtu zvanījis, un lai mani ceļi, tā kā tas nav, tas nenozīmē, ka tas tur labs slēpotais, tu vari kļūdīties arī. Tur kaut kas var nesanākt un izaicināt jau nevajag, jā. Ok, tu šajā stāstā pieminēji, kad jūs turojāt augšā, tātad tu esi ielīdz kāju, vispirms pūderī un visdrīzāk pēc tam skitūringā arī, vai ne? Jā. Pastāsti, kā tu pie tā nonāci? Tā vēlme bija tikt pie pirmās līnijas. Jā, jo tā, kad Slovākija ir ļoti, es teiktu, ļoti viegli pieejams, freeride zona, un ļoti viegli tikt ārā atpakaļ līdz pacēlājiem, un cilvēki diezgan slinki. Jā. Un tā ir viena lieta, un otra lieta ir, man patīk saulēkti. Jā. Un no rīta piecelties, aiz būs kalnu, klusiņām uzkāpt augšā, sagrīt, kā uzliet saulēt. Jā, tas tāds, jā, es vienu tā visas, ko spēku slēpes, visas spēku ar turējumiem, stiprinājumiem. Jā, tas tāds kaut kas savādāks. Nākamā lieta ir ļoti labs fiziskais priekš ķermeņa, visai sirdsdarbībai, elpošanai. Un tu vari doties vēl vairāk tajā wild pasaulē, backcountry skiing saucamajā, doties iekšā un izbaudīt to, ko kalns piedāvā. Cik tev aizņem laika no Slovākijas Tatros tikt līdz saulēktam? Atkarībā vai viens vai draugiem, bet principā vienam pašam 1,5 līdz 2 stundas uzkāpt līdz virsotnē. Jā. Tas ir no pacēlāja lejas un tad līdz augšā. Jā. Iet vienam arī ir bīstami. Ir tā, ka tādās reizēs eju parasti pa trasi, vienkārši eju augšā, tā kā baigi neriskāju. Tā kā, to es sapratu, ka ārpus trasēm vienam vairs nevajag iet. Un jau pagājuši gadu tas tā, tā lamiņa bija milzīga, ka tā lamiņa bija kļūda. To man arī nevajadzēja. Labi, man it kā redzēja tas, bet tā pašā laikā es kaut kur citur varēju ātrāk kaut kur nokrist. Ārpus trasēm jādodas grupā. Tas skaidrs, jā. Minimums 4 cilvēkiem. Tas tā kā būtu droši, lai kaut kas notiek, lai kāds var vēl palikt pie tevis, kāds var doties pēc glābējiem, piemēram, tur no zonas un tādā garā. Jā, tur ir tās veselē ķērīti glābšanas, jā. Arī atrakšanas ķērītes arī tajā pašā laikā, jā. Cik gadus apakaļ tu nonāci pie skitūringa? Pirmo reizi, laikam, 5 gadi. Jā, 5 gadi kā apakaļ, jā. 5 gadi. Varbūt kaut kas tam ap to laikā. Tas arī nenormāli ir attīstījies. Tas man šī gada mērķi ir. Zini kā ir, jo tu vairāk tajā visā esi, ir ļoti jāsaprot, ko tu gribi darīt tā kā. Mēs zinām paši, cik inventārs maksā, jā. Yeah. Un komforts maksā, jā. Zābaki, tur karbona un stiprinājumi, ka tev viss kopā ļoti vieglas ir, jā. Bet te pašlaikā varbūt ar tiem stiprinājumiem tu nevari agresīvi iet lejā, tā kā slēpot, varam tā mierīgi noslēpot. Tas jāsaprot, ko tu gribi darīt, vai tu gribi tā kā tev... Vai tev svarīgāk ir uzkāpt, vai tev svarīgāk lejā? Vai brauciens pēc tam, jā, tas tāds... Jā, bet tur, tehnoloģijas tieši skitūringā ir attīstījušās, nenormāli. Un var just, ka tas aizvien paliek populārāk un populārāk. Un dažreiz tā, ka tu zini, ka labs laiks ir bezvējš, tu kāp augšā, varbūt tu esi tajā brīdī pirmais atbilst augšā, bet pēc laiciņa jau redz lampiņas kalnā, jau vēsās, jau tā kā traumais jau brauc augšā, tad pilns cilvēki. Iespējams, es kļūdos, jo man Slovākijas pusē sanāca tikai vienreiz būt. Bet Polijas Tatros, es abrīnoju, cik populārs viņiem skitūrings ir. Jo, vispār Tatros Alpos ir kopumā populāri, bet Tatros, man liekas, tas ir vēl tā līmenī. Jā, tur ir tā kā, viņiem nenormāli tās sacensības notiek bieži tieši skitūringā. Notiek cauru ziemu, jā, tur cilvēki gatavojas, skatos, kā viņi trenējās. Bet tas ir stāsts par tikšanu augšā, jā, sacensībās. Tur ir tā, ka ir vesela trase, augšā, lejā, tā kā vairākas reizes tev ir vairākas vertikālajie metri jāpievar.
Un es redzēju, kā cilvēki trenējās. Es tur uzvēju 2 stundās, viņš tur skrien 40 minūtes augšā. Esmu redzējis tādus, kas esmu vidū, viņš mani panāk un aizskrien augšā. Nu, tā kā es noskatos. Nu jā, labi. Nu, man vēl bišķi jāpatrenē. Tam visam. Jā. Nē, tas tāds, es teiktu, ja ir draugi, kas to dara, to vajag pamēģināt. Tas tāds atkāpīti no tās ikdienas. Īpaši daudz, es zinu, ka man draugi aizbrauc kalniem. Viņi tur 2 dienas paslēpo, tā kā arī kājas nogurst. Ejšana augšā taču kaut kas cits ir, kā citas muskuļu grupas strādā. Un tāds. Un noteikti vajag kalnos uzkāpt vismaz reizi uz saulēkti. No, obligāti. Jo vēl par šo tēmu runājot, interesanti bija. Mums bija pagājušā nedēļa ar atsevišķu podcastu epizodes filmējām, un tad Hancim sanāca parunāt par splitboardu. Un mums viesis, kas bija Mārtiņš, viņš stāstīja savu pieredzi, ka viņš Latvijā pamēģināja. Tā kā pirmās reizes viņš baigais čakars ir likt viņu kopā, jo tu esi pārāk maz uzkāpis un pārāk maz tu dabūji braukt lejā. Jā. Un tad man tieši sanāca pēc tam aizbraukt pie Eināra Lansmaņa, kurš savukārt tā kā slēpēm, viņš teica, ideālais variants Latvijā. Viņš saka, kamēr tu uzkāp augšā, tu tieši esi tādu bišķi kardio dabūjis, noņem no tādas un dodies lejā. Man tā kā labākais cīņas brīdis kalnos arī ar. Viņš ar snowboard brauc. Jā. Viņam arī splits ir, un tad mēs esam gājuši. Viņš kalnos ir ļoti labi. Latvijā viņš principā, ka Latvijā vispār nebrauc, bet kalnos, mēs kā ejam tā kā ļoti labi vispār, likās, ka. Ok. Pastāst par nākotnes plāniem. Neskaitot šo te 3. kategoriju instruktorām. Noteikti esi salīdz kaut kādu plānu. Kas ir tas, ko tu vēlēsi vēl paņemt no kalna? Man tas, ka turpināt audzēt to latiņu, tā kā audzēt, apgūt zināšanas. Un laikam pēc šīs pagājušās sezonas pieredzes, tieši tās lavīnas, laikam es gribētu tā kā to mācīt cilvēkiem. Jā, tā kā, lai ir būt forši kalnos, bet ir vēl labāk arī palikt dzīvam. Tā kā, jā. Un mācēt tā kā būt draudzīgam ar kalnu, tā kā sadzīvot to visu, respektēt, tā kā ko viņš sniedz. Un jā, cienīt tās vērtības, kas tur ir. Ja tas ir baigi feini, ka tu esi to uzķēris un ir par vēl vienu plakanu zemes iedzīvotājiem vairāk, kas vēlās iedot vairāk no kalna. Nākamajā vakarā atbrauc uz skolas, tas īpašnieku draugs, viņš man pienāk stāsta. Jā, dzirdēju, bija baigās lavīnas vakarā kalnā un tā. Es tā viņam saku, jā, es tur biju, viņš tāds uz mani skatās. Un viņš pēc tam arī tieši man uzdeva jautājumu. Un ko tu tagad domā par freeride? Ko tu domā par freeride? Es saku, pilnīgi citas, pilnīgi savādāk to skatos. Un es nesaprotu, kā es līdz tam laikam tik vispār esmu izdzīvojis, ka tu vēl vispār, ka tur metos iekšā, tur nezinu, man jāatzīst, ka redzot tavu šo te pieredzi stāstu pagājušajā gadā, tas arī man bišķi tādu dunku uzsīt pa pieri, jo, zinot vietas arī, kur es esmu līdz iekšā, pat reizēs, kad man nav vainīgs un galīgi nepriekšzīmīgs, pat reizēs, ka man nav bijis ne bīpers, ne draugs, ne nekas. Jā. Tāpēc tāds ir tāds, un es tā stingri apņēmies tā kā draugiem teikt nē, tā kā, pirmkārt, es gribu saprast, tāpēc viens lieta par tiem, kāpēc ar instruktors, es gribu mācīt, iemācīt, labi iemācīt. Pareizi iemācīt. Un ja cilvēks grib to freeridu, tad pa solīšiem, nevis uzreiz mesties, jo šobrīd es ļoti daudz redzu, ka vecāki vet iekšā tur bērnus vēl kaut kur, un tādās lietās likās, tu pat neapjām, ka tu neesi pat spējīgs palīdzēt, viņš kaut kā noktīs, nerunās par lavīnu, ko darīs, ka viņš noktīs, un kaut kas notiks, kāda nelēma tajā ārpus trasēm. Jā, un tāds, ir jāprot tā kā ar to visu sadzīvot tā kā pareizi, respektēt sevi, kalnu,
draugus, apkārtējos, ja tu vienmēr tu vari kaut ko izraisīt lavīnu un kādam citam tas virsū var uzbraukt. Ja mums ir bijušas situācijas, kad pazīstamiem virsū citi izraisa lavīnu. Jā, un tāds, man liekas, tā slēpošanā, arī tajā tehnikā visā nekad nebūs tā, ka tu iemācīsies, tev visu laiku būs jāpilnveidojās, jātīstās, un tu vienmēr vari kļūt labāks. Tas superīgi, ka tu esi noķēris šo te, kā saka, mindset, jo man arī liekas tā, ka tu nevari sasniegt pilnību. Kalnā, tas, kā es teicu, pamats ir, man liekas, ir gūt prieku no tā, ko tu dari, jo man bieži tā kā tur atnāk kāds klients un saka, mēs sakam, tā, tu slēp, jā, es jau piemēram, ka tas, kas uz sevi, un ko tu gribi, tā kā, es tagad gribu labāk iemācīties. Es vienmēr pajautāju tev, tā kā, kas tev tieši nepatīk, ko tu tagad dari, jā, tā kā. Jo bieži cilvēks sāk mācīt, viņš jūt, ka viņam jāsāk mainīt, pilnīgi cits, ķermenis jāsāk salauzt, un viņam paliek grūti tas, to darīt grūti, jā. Un vai viņam arī nav tik liels pacietības to darīt. Un es viņam saku, nav jau obligāti, tā kā, ja tev sagādā šis līmenis, un tu jūties komfortabli, tu māki apstāties, tu māki nobrazēt, un tev tu sagādā prieku, ja? Tu sevi nemoki, netraumē. Varbūt arī vairāk nevajag priekš tevis, ja? Jo, jāprot sasniegt tas prieks ar to, ko tu māki, ja? Bet ja tu mērķis tā kā kļūt, tā kā, tu redzi, reku, puisis Karvingā redzēja, es gribu kā viņš. Tev arī jāsaprot tas, ko tu gribi darīt. Vai tas ir gatavs tik lielu darbu ieguldīt iekšā un tādā garā. Tā kā reizēm pietiek ar to mazumu, un tas ir priecīgs. Kāpēc nē? Starp citu, pirms mūsu sarunas es izstāstīju par savu paviesošanos Ķauķkalnā, un es tieši sev dāmai teicu, braucot projām no tā kalna, kad man liekas, tā bija vieta, kur slēpošana iemieso prieku, jo kāds, kuram bija slēpes, kā kurš brauc, brauc, bet visi nenormāli priecīgi un laimīgi ņēmās. Nevajag uzreiz tā kā aizbraukt uz kalniem un taisīt sporta nometni. Varbūt tas nevienmēr ir vajadzīgs. Es kaut kur nesen redzēju video bija, tā kā, kas ir freeride, kas ir ārpus trasēm slēpošana. Un tur bija smuki parādi dažādi. Tur blakus trasēm, tā kā pa mežiņu, tur pa klintīm kaut kur, pa kulāriem. Un tie ir dažādi līmeņi, ja? Un cilvēks krīt, viņš ceļās, viņam pilnas seja ar sniegu, viņš ir priecīgs. Viss, tas galvenais mērķis ir panākts, ja? Tu esi priecīgs, laimīgs, esi kalnos, un tu baudi to nogāzi, un jā, tas tāds, man liekas, jā. Es dabūju savu endorfīnu devu. Jā. Mēs bišķi novirzīsimies arī no slēpošanas, bet vēl kamēr esam pie viņas, tu izstāstīji, ka bija moments, kad tu noķēri to, ka ar platām slēpēm ir foršāk. Izstāst nedaudz par šo brīdi, jo kāpēc es jautāju. Un tā, kad es arī, kā principā jebkurš uzsāk slēpošanu ar trases slēpēm. Jā, es arī. Jā, un mana pāriešana uz platākām slēpēm bija pavisam netīša. Es goda vārds gāju veikalā nopirkt salātus, bet iznāca no veikala ar slēpēm, no blakus veikala no iepirkuma centra, jo bija ar 70% atlaidi. Es saprotu. Jā, slēpju pāris. Pirms es viņas pirku, es iegūglēju, apstījos no Almontēnas slēpes, cik garas vajag ņemt, kas man arī bija šī šokēja, un tās pirmās reizes varbūt uz kalnu nebija tās vieglākās. Bet es tagad nesaprotu, kāpēc cilvēki brauc ar trases slēpēm. Es teikšu godīgi, pastāst savu to feelingu, kāpēc tev tas platais paņēma vēl pirms tu iebrauci, kā saka, tīrā pūderī. Pirmais bija tas, ka es sapratu, man vajag braukt pa dziļu sniegu, man vajag tā kā platākas slēpes, jo tās reizes slēpes, viņas īpaši jau tehnikas, ka man nebija, viņas kaut kur sprūda iekšā, es tu krītu uz zemē, es sapratu, ka nē, tas nebūs. Un es uzreiz sapratu, jo man bija arī freestyle slēpes, jā. Un kā es paņēmu slēpes, pamēģināju, es tā, wow. Jā, ir baigi labi, tu ārpus trasēm tā kā ērti, viņas platas, viņas plūst, tu negribas sniegā, īpaši dziļā sniegā, ka tev jāpār, ka tu iebrauc plaknē. Tas man tā kā, man nav jāmokās, tā kā tur viņas grimst iekšā. Un tajā laikā es vēl arī, kas bija aspekts, mana tehnika tajā laikā nebija ideālā, ja. Un man tā likās, ir vieglāk, ja. Un es varētu, man tās slēpes izslīdēja, es tās ar uz tām kantēm tik daudz nebraucu pareizi.
Bet man liekas, man ir vieglāk, komfortablāk, un man aizgāja tas. Es jūtos tā kā labāk, stabilāk jūtos uz tām slēpēm. Es saprotu, ka es gribu braukt ar slēpēm, tā kā pūderu slēpēm. Bet, protams, tā kā sāc apgūt to tehniku, ja, tad jūs sāc analizēt, kā no savas slēpes vajadzīgs. Ja. Tā kā priekš visiem kalniem jātur vai tikai pūderim, jo tas skaidrs, jo dziļāks sniegs, jo platākas slēpes tev vajag. Ja. Bet, ja tu gribi gan trasēs izbraukt, gan ārpus trasēm, tad jau ir jāsaprot tas platums slēpju, kas tev zem pēdas apakšā. Jo tā, ka tev būs platas slēpes, tev būs grūtāk par cietām trasēm. Ja? Īpaši jau būs ledēnas trastes. Man liekas, man ir, ja es pareizi atceros, 97, un es uz trasēm ideāli jūtos. Neko vairāk tāpat arī ārpus trases. Jā, neko vairāk, tas vidusceļš, 96, 97, nekās, jā. Un, ja būs platāk, tad būs ļoti traki pa ledēnām trasēm, ļoti traki. Es to esmu piedzīvojis. Piemēram, tā kā ir ledus, es eju platām slēpēm, es eju taisni pāri ledum, un tā kā ledus beidās, tad es arī uzgriežu, samazinu ātrumu, jā. Bet tur arī jābūt pārliecībai. Jā, tur ir tā lieta, tev jāsaprot lasīt tas, jā, bet tur tā lieta, vienkārši cilvēkam jābūt gataviem, viņš paņems platās slēpes, es tagad platās slēpes, eju uz pūduru, iešu ārpus trasēm slēpot. Viņam jāatceras to, ja būs ledēnās trases, tad tas var sagādāt problēmas. Jā, tā kā, jā. Man ir bijis, ka es šķērsām slīdu lejā pus trasi vienkārši, ka pārāk ledēnas trases, ka vispār tās platās slēpes neklausa. Jo tu nevari dabūt to grādus, to leņķi, un tev vispār kantē nav saķeris vispār, tev viņa vienkārši iziet. Jā. Ok, paņem bišķīt vēl no ziemas. Ja tavs Instagrams nemelo, un gan jau, ka viņš nemelo, kalni tevi nepamet arī vasarā. Jā, tā kā ja ir iespējas tev pirmo reizi aizveda ziemā uz kalniem kolēģis, un pēc tam tu kaut kā jau arī vasarā. Es vasarā pamēģināt. Apstīties, kā izstās bez sniega. Jā, un man iepatikās staigāt. Jā, un tā kā tieši pa kalniem. Es tur varu iet. Tā kā trekings, jā. Ja mani, piemēram, izvestu pilsētā, es neesmu pilsētu cienītājs, tā kā iet staigāties, baudīt. Vecrīga. Nē, tas tā kā īsti nav. Bet kalnos es varu iet, un jā, man neapnīkt. Tā kā vispār. Jo bija tā kā Covid laiks bija, viss bija ciet, un atvērās robežas uz 2 nedēļām vaļā. Es uzreiz kā atvērās robežas, tad pirmdienā iekāpu mašīnā un aizbraucu uz Tatriem, un 2 nedēļas viens pats nodzīvoja pa kalniem. Tā kā tieši tā, atbrauc apkārt, robežas kā iztaisīt iet. Tie laimīgais brauciens sanāca. Jā, tāds. Nē, vasarā ir kaut kas cits, kaut kas savādāks. Ziemā ir pluss, ka tu vari braukt lejā. Tu uzkāp augšā, izbaudi to kāpienu arī visu, piemēram, skītūringā, ja? Un tu vēl noķer to sajūtu, tu vari nobraukt lejā. Tas ir tā kā tu divi zaķeri man vasarā reizi bijis, manā mīļajā galamērķī Šamonī, kad kāpa augšā, ir paredzēta konkrēti virsot, un es tajā momentā neiedomājos, ka tas ceļš ved caur vienu no trasēm, un es eju tur tāda ritīgi forša sarkanā trasa, un kāpu uz augšu, skaties tiem pacēlājiem un domā pie sevi. Kāpēc? Kamēr tu neredz, viss ir kārtībā, tu pieņem kalnu, bet tu redz, atceries, ka šeit cilvēki, kas medīgām sejām brauc lejā, tu jau kur tas augšā. Parasti, kad eju kaut kur staigāt, es eju prom, lai nav kaut kur nesi pie kurortiem. Ja tas kaut kur projām, tad tu neteiksi tajā wild, es iedzīvojos, tu tā, jā, ir forši, tu tur dzīvo mierīgi un tu izbaudi to. Bet ja, kad es pie pacēlām tāds, kāpēc ir jākāpj? Tā kā tu vari uzbraukt, norūkt. Jā, tāds. Ok, es domāju, ka mums lēnām jāfinišē, lai kaut kādā laika rāmī mēs ieliekamies. Es ticu, ka mēs varētu runāt vēl daudz un ilgi, jo mēs abi divi runājam par to, kas mums patīk. Un es ceru, ka arī visi tie, kas klausās, ja viņiem patīk, vismaz ja līdz šai minūtei jūs esat tikuši, tam tā vajadzētu būt. Pirms vēl atvedamies, droši vien mazā reklāmā tavā pusē, ja es pareizi saprotu, šogad tu arī esi sastopams Slovākijā, un pie tevīm var doties gan lieli, gan mazi arī kā pie instruktora. Jā, droši var sameklēt, kas sociālās Instagrams, Facebooks, vai arī esot Slovākijā skolas nosaukums Ski Jasnera. Jā.
Tā kā Skijas, prasiet zīmi. Var tur mani satikt un vaicāt un pastāstīšu, iepazīstināšu, kas un kā ir. Super. Un mēs savukārt visdrīzāk tiksimies arī Slovākijā kādā pūderbraucienā. Jā, skītūringā un aizdīšu kādā Okay, klusajā paradīzē. Paldies! Paldies!